Sveiki! Es esmu Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra vadītāja. Bet vai tu zini, kas ir NVO un kāpēc tam ir vajadzīgs savs atbalsta centrs? Nezināms vibrējošs objekts. Nezinu. Varbūt operators. Neatkarīga Valdemāra pils opozīcija. Nenormāli vienreizēja omīte. Patiesībā saīsinājums NVO nozīmē nevalstiskas organizācijas, kādreiz vienkārši tās dēvēja par sabiedriskām organizācijām. Un neatkarīgi no tā, kā mēs saucam šīs organizācijas, tas ir juridisks pamats aktīvajiem iedzīvotājiem biedroties, tikties un īstenot labas lietas. Šis mazais un tomēr mīlīgais bērnu rotaļlaukums jau pirms pāris gadiem ir izveidots un iekārtots pateicoties šo tuvējo māju aktīvajiem iedzīvotājiem. Šie ir senkapi. Saucās Lejaslāču kapsēta. Joprojām darbojās, tomēr, kā jūs redzat, tā ir ļoti maza vieta. Biedrību guvums, piesaistot projektu līdzfinansējumu, sakārtojas vēsturisko valni, atjaunojas ieejas vārtiņus, kā arī uzlikuši informatīvo norādu un zīmi. Šīs kāpnes ar margu ir uzstādījis kāds vietējais iedzīvotājs, acīm redzot, kur šeit nāk ikdienā peldēties. Tā jau ir iedzīvotāja iniciatīva, un tas ir forši. Tomēr šis ir ļoti uzskatāms piemērs, lai redzētu, ko var izdarīt viens cilvēks ar saviem resursiem. Un tagad iedomāsimies, ko varētu izdarīt vesela organizācija, piesaistot finansējumu un labiekārtojot šo vietu. Šobrīd es atrodos psihologa kabinetā Talsu novada Krīžu centrā, kur var saņemt palīdzību no vārdarbības cietušās sievietes un bērni. Jā, arī šādas organizācijas ir NVO, nevalstiskās organizācijas. Šobrīd mēs atrodamies tādā kā noliktavā, apģērba noliktavā. Šeit jebkurš, kuram kaut kas ir par daudz, var atnest šeit. Un savukārt tiem, kuriem tas ir nepieciešams, var paņemt, piemērīt un doties ar šīm drēbēm bez maksas uz mājām. Šī ir sava veida labdarība, palīdzība viens otram. Arī šādas lietas dara nevalstiskās organizācijas. Šī gadījumā šī ir Talsu novada fonda iniciatīva – Labo lietu lāde. Un kāpēc es jums to visu stāstu? Jo šeit 25. augustā Talsu novada Pastendes kultūras namā sabrauks aktīvākie Kurzemes iedzīvotāji, NVO, nevalstisko organizāciju pārstāvji, Kurzemes NVO sadraudzības fórumā. Un arī tu tikai tagad uzzināji, kas ir NVO. Atnāc arī tu 25. augustā uz Pastendes kultūras namu Talsu novadā, jo nekad nezinām, kā dzīve tālāk pagriezīsies, un varbūt šis būs tavs atskaites, jeb starta moments jaunām dzīvesvērtībām.